Tā, dodos uz savu pēdējo jogas pamatu kursa nodarbību, kas notiek šovakar. Noslēdzam 6 nedēļu ciklu. Es esmu pamanījusi kaut ko ļoti skaistu par sievietēm, kas pievienojās manam iesācēju kursam. Dažas no viņām nāk, tāpēc, ka viņas vēlas reāli izveidot kādu elpas vai kustības rituālu, ko viņas var veikt mājās. Viņas ir zinātkāras, viņas grib saprast savu ķermeni, un viņas saprot, kā tikai 5 minūtēs, piemēram, elpas dienā, viņas var pamainīt savu labsajūtu vai pamainīt izvēles, ko viņas izdara turpmāk. Un tad ir tādas dāmas, kas nāk dēļ telpas, kas nāk dēļ atmosfēras. Viņas nāk tāpēc, ka ir forši atrasties telpā, kur viņas var sev dot atļauju mazliet palielināt tempu, var dot sev atļauju elpot un atkal savienoties ar savām sajūtām, reāli dzirdēt, ko tad es jūtu. Varbūt, ka viņas nenodarbosies ar jogu mājās, un tas ir absolūti ok, bet šī nodarbība viņām kļūst kā viņu rituāls. Vienreiz nedēļā apņemšanās sev, ka es parūpēšos par sevi, es sev došu laiku un telpu just un saprast, kā es jūtos. Un abas divas ir mani mīļākie klienti. Tas, kas man ir svarīgi, ir, ka tu jūties labi savā ķermenī un ka es varu dot tev tādas prakses, kas tevi atbalsta tavos mērķos un kas tevi atbalsta tavā dzīvē. Nākamo jogas pamatu kursu mēs sākam jau pavisam drīz, un ja šis sajūtās ir kaut kas tāds, kam tu vēlies pievienoties, tu esi ļoti mīļi gaidīta.